Atklāšu tev lielu noslēpumu. Piedzīvoju savu zvaigžņu stundu. Zini, ir tāda sapņošanas tehnika rakstīt savu vēstuli uz nākotni. Tad, kad tu šodien kaut ko uzraksti un pēc 10 gadiem to laika kapsulu atver, izlasi un vari saprast, kas piepildies, kas nepiepildies. Un pavisam nesen es pamēģināju parunāt ar sevi, kad man bija 20 gadi. Un sapratu, ka ja 20-gadīgai Annai parādītu Annu, kura ir šodien, viņa vienkārši nenoticētu. Nevis nedomātu, ka tas nav iespējams, viņa vienkārši nedomāja par šāda līmeņa projektiem, par šādiem sasniegumiem. Un tā tik tiešām bija tāda zvaigžņu stunda, un es iedvesmojos pati no sevis. Un tad es sapratu, ka es ļoti gribētu